Ik viens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un nodarbošanās, ir spējīgs paveikt dažādus uzdevumus, kāds labāk, kāds sliktāk, un tas ir pieņemami. Šodien esmu izaicinājuši divas personības, lai saskatītu viņu kopīgās un atšķirīgās šķautnes, stiprās un vājās puses. Emīlija ir dziedātāja un dziesmu autore, kura 2023. gadā uzvarējusi TV3 šovā X-Faktors un izdevusi vairākus singlus. Savukārt Antons ir ieguvis bakalaura grādu ķīmijā un pārstāvējis futbola klubu Meta. Pašlaik viņš vada ielu futbola projektu Geto Futbolu un ir viens no Geto Games aktīvistiem. Kā viņiem veiksies pildot mūsu sagatavotos uzdevumus? Čau, man sauc Antons Semeņaks un es nodarbojos ar getiņu, organizējam pasākumus. Mani sauc Emīlija, man ir 22 gadi un man šķiet esmu mūziķis. No bērnības vecāki aizveda, lai spēlētu futbolu, un kopš tā laika kaut kā vienkārši ļoti iepatikās. Kopš 7 gadu vecuma nevaru iedomāties, ka būtu kaut kā citādāk. Savu brīvo laiku aizpildu ar mūziku. Darba jautājumos mūzika. Pirmais šīs epizodes uzdevums – atpazīsti un nosauc sportistu. Jūs man tūlīt uzdosiet jautājumus, ja? Jā, ok. Numur 1 ir Dairis Bērtāns, basketbolists. Dairis Bērtāns, basketbolists. Noteikti es vēl nebiju piedzimusi. Es nezināšu godu vārds. Piedodiet, Dzīdras fani. Es arī nezināšu godu vārds. Tā paskatos, domāju, sports. Augstslēgšana, soļošana. Tas nav Fadejevs. Nu jā, loģiski. Viņš neskatās pēc Fadejeva. Daliņu stadions Valmierā. Kā es varēju nezināt? Man vajadzēja vismaz minēt. Ok, es nezināšu. Ok, man ļoti sāk interesēt šis. Šķēpmešana. Noteikti tā ir šķēpmešana. Inesē un zem jautā arī likās, jā. Zināju. Es neatcerēšos vārdu, bet šajā gadā viņš saņēma 3 zvaigžņu balvu sportā. Tā ir jāšana paralimpiskajās, un šis puisis dabūja zelts. Es nepateikšu precīzi vārdu, bet paralimpiešu šogad piedalījās Jāja Zirgu. My brain is not braining. Protams, tenisiste Jelena Ostapenko nesen uzvarēja sacensības, uzvarēja 1. numuru. Visu cieņu. Labi, lai iet šī fotografija. Ostapenko, Sandis Ozoliņš, hokejists. Un Ozoliņš, no absolūtā Latvijas leģenda hokejā. Kaut kā viss, kas pēc 90. gada zināju, viss, kas ir ar vēsturi, vajadzēs pamācīties Latvijas sporta vēsturi. Sarežģītu uzdevumu jūs iedavāt. Aptausti, sasmaržo un nosaki. Kā veiksies Emīlijai un Antonam ar Latvijā sastopamu koku atpazīšanu? Es kā bērziņa, man vajadzētu zināt, ka šis ir bērs. Smaržo arī, tā kā mēs bērziņu smaržojam. Par bērzu īpašībām nezinu. Zinu tikai to, kad Dons dzied, ko gaida bērs pumpuriņš. I told you, es esmu mūziķis. Ja jūs iedotu bērzu, tas ir šeit. Bet, jā, ir. Super. Bērzu mēs atpazinām. Jūs paši zinat? Jā. Es gribētu teikt, ka šis ir apse vai osis. Ne skuju koks. Šie man dod skuju koku vaibu. Kļāva. Tas nav lapu koks. Kadiķis. Tas ir kadiķis. Nopietni. Tāds jau pastāvējis no... Kuram kokam ir tāda nestandarta forma? Kadiķis? Jā. Bet nepateiktu. Es pateiktu tikai tad, kad man pasaka, ka tas ir kadiķis, bet es nevarētu. Nē, man vairāk pēc nozāģēta koka smaržo. Šī varētu būt egla. Tas ir lapu. Oh my God, I'm going, es aiz dabzinībām. Sakura. Ok. Un kādam no šīm tad jābūt ir ābelei, ķirsis. Ķirsi, es teiktu, ka šis. Ķirsis. Šis arī tad ir auglis, plūme. Pīlādzis. Plūme.
Plūmkoks. Plūmkoks. Plūme. Ok, plūme. Rozā. Rozā, rozīgi, rozīgs. Ziedi. Un rozā ziedi. Let's keep down. Tātad hokeja ripa. Man šķiet, ka tur iekšā nav koks. Dabā arī ļoti reti var sastapt. Firma ir brīvs nepaņēma. Gufeks. Kļava. Bumbieris. Abols. Kļava. 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 Sakura. Pīlācis. Es šaubos, bet šis laikam varētu būt vistuvākais vai vislīdzīgākais ozolam, bet tas nav ozols, vai ne? Bet ozolam ir arī šis biezā miza, jā. Un ozols ir ļoti ciet, tā kā viens, man liekas, no cietākajiem arī, pieļauju, ka viens no arī dārgākajiem. Es par tādu koku zinu. Smaržoju tieši tā kā akācija bērnībā. Jā, un redzat šitos tieši tā kā akācija. Laiks pārbaudīt prasmes kulinārijā. Uzcep un apmet pankūku. Kādreiz gatavoju diezgan katru dienu, no rīta līdz vakaram. Pēc profesijas es esmu pavārs. Šis ir labs uzdevums. Man patīk šāds izaicinājums, bet jūs diezgan uzminējāt. Man ļoti patīk pankūks. Man ir piešķirts cukurs, oliņas. Šeit es pieņemu ir milti. Tāda mums ir zaptīte, brokleņu, tad oliņas, mums ir vaniļas cukurs, cepamais pulverītis, ūdentiņš, pieniņš, mums ir plītiņa, mums ir pāniņa, mums ir karota, mums ir kaus, mums ir bļoda, un galds, un eļa, kievī kukin. Es ceru, ka neredzēs man tehnikuma skolotāji, kas man mācīja, ka cepuri ir pirmais, ko uzāk. Labi, tātad šajā bļodiņā mums ir jāsajauc no sākuma, mums jāuztaisa mīklā. Cik personām? Tā, ka mums sanāk 1, 2, 3, 4. Mēs bišķi piešāks miltus klāt. Es cenšos saprast, ko es vispār šodien daru. Un es ļoti ceru, ka šo neredzu. Es domāju, ka mēs darīsim tā, ka mēs uzliksim 4 karotes ar miltiem. Ieliksim 3. Man aiz kadra iesaka, ka es pārāk esmu ieskrējies. Mēs liekam oliņu iekšā. Es izlēmu mācīties vispār pavāru jau diezgan sen. Es mācījos pavāru smiltenes tehnikumā. Tad man bija iespēja doties praksē uz Norvēģiju. Strādāju tur kā pavārs. Nedaudz nostrādāju arī Latvijā kā pavārs pēc skolas beigšanas Jūrmalā. Un tad man kaut kas bišķi galvā sagāja ne tur, kur vajag, un es izlēmu, ka es pieteikšos šobam. Es netīšām uzvarēju. Jā, tad man bija bišķiņ jāizvēlās, vai arī pilnīgi jauna dzīve, ļoti daudz ko riskējot, vai atgriezties savā komforta zonā un gatavot ēst. Un es nolēmu noriskēt, un tā es rakstu dziesmas un pankūkas cepu diezgan rētai. Es nevaru pārdzīvot, ka es nevaru dabūt viendabīgu masu. Zini, tu ieliec ar mikseri, tev ķipa viss notiek. Varbūt mans pankūciņas tieši būs garšīgs, ja viņas būs ar kunkuļiem. Smird jau kaut kas. Nē, viņa nebija vēl perfekti uzkarsusi. Oi, kādi kamolīši. Jo, pasties. Ok, viņa nebija uzkarsusi. Es laikam te paukšu līdz vakaram, ja diezgan daudz sanāca. Tā es šobrīd skatos, kā man pankūka cepās. Viņa pat nekustās. Izklausās, ka varētu arī būt. Nu jau. Liekas, lielāk kustība, vai? Varam? Gandrīz ir. Gandrīz sanāca, jā. Not bad. Varēja būt sliktāk, godīgi sakot. Pārāk biezi ir un kunkuļaini. Bet, ja jūs gribat, es varu jums vēl piecept, jā? Būtu vēl jums pūderīts, es jums tur noformētu arī. Un pēdējais šīs epizodes uzdevums.
Kā sevi redz Emīlija un Antons? Maka gleznos. Šī ir goša, es pieļauju. Jā, es zīmēšu ar apriju. Tas izklausījās, ka tu zini, ko darīt. Šis gudri izklausies, jā? Jā. Es tēloju. Melnā, tu jau ieliki melnā krāsu. Es domāju, ka mums šodien saskaņos dreskots un mums tikai melnā krāsa arī būs vajadzīga. Tu zīmē naktī, es zīmēšu dienu, ok? Sērnāts. Lai mums kaut kāds balans ir arī tajā, ko mēs darām, vai ne? Vai riņķīgi? Tev nebija sapnis kļūt par mūziķi? Nē. Kļuva vairāk, es teiktu, pusgadu pēc X faktora, ja godīgi. Vēl pēc? Jā. Noteikti ne uzreiz. Kurš to uzreiz? Līdzīgi. Šis bija tas iekšējais portrets, jā? Jā. Nopietni? Nē, es vēl pušķošu vēl. Labi. Es vienreiz kaut kādā 3. 4. klasē uzrakstīju, ka es gribu būt prezidents. Šobrīd vispār ne, un es nezinu, no kurienes man tas bija. Un otrs tās, es noteikti atceros, ka es bērnībā spēlēju futbolu. Es kaut kā jūtu, ka es visticamākais futbolists nebūšu. Un es sapratu, man bija mīļākais futbola klubs, un man likās, es varbūt tajā futbola klubā gribētu strādāt pēc tam, nezinu, par menedžeri, par vēl kaut ko, tā kā būt klāt futbolam. Tas ir tas, ko es atceros no bērnības. Šķiet, ka ideāls cilvēks ir tas, kas nebaidās kļūdīties. Un tas, kas nebaidās no savām kļūdām un nekaunējas no tām. Man liekas, ka tie, kas visvairāk kļūdās, patiesībā visvairāk sasniedz, un viņiem ir ar ko lepoties. Man patīk. Es varētu piekrist. Man atbilde būtu, tāds cilvēks nav. Neviens nav ideāls, neviens nav perfekts. Varbūt tas ir arī AI kontekstā, ar ko atšķirās cilvēks no robota. Ar to, ka cilvēks varbūt nav perfekts. Viņš kaut ko var aizmirst, viņš kaut ko var nezināt, viņš var uz emocijām daudz lietas izdarīt. Es apbrīnoju talantīgus cilvēkus. Man ļoti patīk vērot tādus tīrus talantus. Tev var būt talants, bet ja tu netrenē to talantu, vai ja tu neizmanto to talantu, tad tas talants vienkārši pazūd. Pilnībā piekrīt, man par to ir pat tetovējums. Parādi. Šitie divi. Šis un šis, un es nosmērījos. Redzi? Divi vienādi. Es varu izkrāsot lapiņas. Var droši. Bet, kad es gāju tajā šovā X faktors, tur man mentorā teica, uzrunājot visus, principā, kas tur bija tajā krāsu atlasē, prasīja, kas ir svarīgāks, darbs vai talants. Mēs visi teicām darbs. Viņi nosmejoties, pēc tam tālāk citēja, labi, bet kurš ritenis divritenim ir svarīgāks? Abi ir vienādi, abi jātur ir balansā. Tev viens vienā. Man patīk tā oriģinālā pieeja, ka tu nezīmēji cilvēku. Es piezīmētu, vēl ko ieteiktu tev, vienu tur pieņēmu pannu uzzīmētu, vienu tur burgerīti, vienu vistiņu vai kaut ko tādu, ka tu neaizmirst arī par sapni. Varētu. Baggy jeans, outfiti saskaņoti. Tu tāds laikam cilvēks esi tāds pa mākoņiem sapņotājs. Nolasīju. Kad tu esi tāds pa mākoņiem, man patīk starp citu šeit kā miksējās krāsas. Jā, un man arī patīk tas, ka tev arī nav tādu konkrētu robežu, nav tādu robežu. Man, piemēram, redz, viss ir aizsakts, ka tu ļauj laikam dzīvē daudzām lietām. Notikt pašām. Jā, ka tu reizēm pats nenospraudi, kad būs gals, ka tu vēl, jo, ja ies pāri malām, tad ies pāri malām. Mēs aizgājām ļoti deep, bet daļai tā varētu būt patiesība, jā? Paldies, Anton un Emīlija! Jūsu pašportrets ir saglabāts cilvēks JPG formātā. Uz tikšanos nākamreiz! Atā!